Durvis ir jebkuras mājas vizītkarte, un tā ir pirmā lieta, kuras mēs parasti atveram, lai durvīm ieiet un iziet. Un ļoti zīmīgi tieši Limmeja nama atjaunošana sākās tieši ar durvīm. Durvis bija pirmā vieta, pirmā tā mājas detaļa, kuru mēs atjaunojām, un patiešām tas rezultāts bija fantastisks, jo ļoti daudz cilvēku to ievēroja, un patiesībā šīs durvis savā ziņā kļuva par tādu mazliet Instagram slavenību, kur cilvēki tiešām gribēja fotografēties, gribēja vienmēr braucot garām šeit apstāties un paskatīties, bet idejiski tā ir brīnišķīga vērtība, ja pirmā lieta, ko var atjaunot, ir tieši durvis. Viena no mūsu ļoti īpašajām lietām ir šie te 2 balkoni, un tā faktiski ir vispār aizputes vēsturiskās koka apbūves tāda raksturīgā iezīme. Margas joprojām ir šeit, joprojām sākuši dzīvot savu otro dzīvi, un noteikti ceram, ka vēl daudz gadus, ilgus gadus kalpos. Nu ko, un par šīm durvīm mēs esam ienākuši vēsturiskajā Limmejeru traktierī. Un ko nozīmē traktieris? Varbūt mūsdienās ir tāds mazdrusņās svešāks vārds, bet traktieris nozīmē restorāns un viesnīca vienlaicīgi, restīvi vieta, kur vajadzēja apstāties, vajadzēja atpūtināt zirgus, vajadzēja paēst, padzert un izgulēties. Un tad šī bija tā vieta, kas to nodrošināja, un šeit mēs esam vēsturiskajās traktieru telpās. Ir jau vairākas lietas, ar kurām mēs traktieri esam iedzīvinājuši, un tie bijuši tādi vairākas mākslas projekti. Arī šobrīd mums šeit Limmeja nama traktierī pasaules mazākā izstāžu zāle, kuru var aplūkot pa vēsturiskā traktiera durvju atslēgas caurumu. Un man liekas, tas ir tāds arī viens no brīnišķīgiem veidiem, kā arī, piemēram, šādam vēsturiskiem traktierim piešķirt jaunu funkciju. Šis ir tāds ārkārtīgi nozīmīgs plāksnes. Pirmā plāksne ir plāksne, kas ir nama ārējās fasādes plāksne, kur ir teikts, ka šeit ir pastila numurs 6, ir arī ēkas hipotēkas numurs vecais senais. Otra plāksnīte ir mazdrusiņās no vēlākiem laikiem, bet šī ir plāksnīte, kad jau šeit padomju laikā arī pēc nacionalizācijas turpināja darboties traktieris, jeb tajā laikā viņš tika pārsākts par restorānu. Viens no Limmeja nama dārgumiem ir sienu gleznojumi. Un šeit mēs redzam vienu no vēsturiskajiem gleznojumiem, arī tādu fragmentu. Gan fragments ir tikai saglabājies, bet diezgan labi mums viņu ir arī izdevies šo fragmentu rekonstruēt. Viens no Limmeja nama tādiem joprojām neatklātajiem dārgumiem līdz galam ir šī kāpņu telpa. Un kāpņu telpa tiešām ir tāda ļoti grandioza, no vienas puses it kā neliela, bet tajā pašā laikā tik ļoti eleganta. Bet noteikti tas, kas mums vēl ir priekšā, mēs vēlamies atklāt arī šeit sienas gleznojumus, jo te ir bijuši sienu gleznojumi. Tādos violetīgos toņos šeit viss ir bijis izgleznots, un, protams, arī šīs te brīnišķīgās, varētu teikt, tādas mazdrusiņās jūgendstila durvis arī gaida savu atzimšanu, un, protams, mēs esam ļoti mūs arī interesē, kas ir bijis uz griestiem. Ļoti bieži cilvēki jautā, kādēļ tad jūs to darat? Kādēļ tad jūs te atjaunojat to māju? Ir skaidrs, ka principā, ja mēs paskatāmies no tāda finansiālā aspekta, tad šis ir ļoti dārgs hobijs. Mēs ticam tam, ka patiešām šis nams var atgūt to savu sākotnējo posmi, varbūt pat pilnīgi citā veidolā un apmērā, un, protams, ka tas ir arī ļoti interesants tas process, kurā tu radi kaut ko, teiksim, pārradi no jauna šīs vērtības, pārdefinē tās. Ja, piemēram, šobrīd ir pasaules mazākā izstāžu zāle, kuru var aplūkot pa vēsturiskā traktiera durvju atslēgu caurumu. Man liekas, tā ir tāda viena atkal interesanta funkcija, kuras dēļ, tieši tāpat kā agrāk šeit, brauc ceļotāji un apstājās, lai, piemēram, pabūtu traktierī, paēstu vai izgulētos, tad šobrīd ļoti daudz ceļotāju apstājas, lai apskatītu mākslu pasaules mazākajā izstāžu zālē.